Mana bērnība nebija viegla, jo es diezgan ātri zaudēju savus vecākus, bet vecāku rūpes pārņēma mana māsa. Tanī laikā, kad man bija 7 un gadiem ejot, man ir parādījusies mamma, kā es saku, adoptētā mamma. Šī brīdī, kad es iesēdos ratos, bija situācija vai nu sēžu mājās 4 sienās, vai arī kaut ko aktīvi daru. Protams, bija grūti. Pirmie 2 gadi ir vienmēr tie depresijas gadi, bet sports bija tas, kas man izvilka, un arī, protams, mana māsa mani motivēja, jo viņa jau kā pār 20 gadiem sēž pati ratiņkrēslā, un viņa ir sasniegusi daudz ko savā dzīvē, un tā ir mana motivācija. Man nav tieši konkrēts citāts manā dzīvē, bet es viņu kaut kā pati esmu laikam izdomājis, teiksim tā, un tas ir skaitlis 10, un tam ir skaidrojums, piemēram, tu esi 0, tu sāc ne no kā, un vari tikt līdz pirmajam, tam numur 1, un nekad nevajag padoties. Un vienalga, cik dziļā bedrē tu esi pie 0, tu vienmēr var pakāpties uz numur 1. Tanī brīdī tu uzvari, tu vēl nejūti to uzvaras garšu. Tikai uzvaras garšu tu jūti tad, kad tev iekarina kaklā medaļu, un tu dzirdi Latvijas himnu un redzam paceļamies karogu. Tās ir tādas neaprakstāmas sajūtas, jo tas ir tāds, kas iziet tev cauri, un tu zini, ka tu esi tanī brīdī izcīnījis šo himnu, un Latvijas karogs plīvo priekš tevis vienam šī brīdī. Un, ja tā padomā, Rio Paralimpiskajās spēlēs cilvēki 40 000 piecēlās tikai priekš tevis kājās, lai dzirdētu šo himnu. Laikam tas ir tas man motivācija arī, kad es gribu, lai visi zina, no kurienes mēs nākam, ka mēs esam mazā cīnītāja valsts.